Mēs atrodamies Madonas bērnu un jauniešu centrā, vietā, kur darbojas brīvprātīgie jaunieši un Madonas novada jauniešu dome. Madonas novada pašvaldība ir tā, kas atbalsta brīvprātīgo darbu novadā. Pamatā vispirms ir iniciatīva, jauniešu, pieaugušo, jebkuras iedzīvotāju grupas iniciatīva, un pašvaldība tad atbalsta šīs iniciatīvas vai ar materiāliem, vai ar telpām. Visu esam uzcēluši savām rokām, jau ir 5 gadi. Katru gadu paši visu darām, paši ejam uz domi, neviens mūs nekariģē. Madonā mums kopumā ir Madonas novada 8 jauniešu centri, un tur ir diezgan lielas iespējas veikt šo brīvprātīgo darbu. Ir 2. gads, kad ir apstiprināta brīvprātīgā darba kārtība Madonas novadā. Jaunieši var saņemt brīvprātīgā darba grāmatiņas, veikt šo brīvprātīgo darbu dažādās jomās, un savācot 60 stundas brīvprātīgā darbā nostrādātas, viņi saņem pašvaldības apliecinājumu. Madonas novada jauniešu doma organizē lielos jauniešu pasākumus, jauniešu diena, rudens un pavasara fórumi, sudraba gailis, un šajā pasākumā sudraba gailis tiek šie apliecinājumi atdoti jauniešiem, kuri šīs 60 stundas ir veikuši. Mums organizācijā ir 4 brīvprātīgie. Brīvprātīgie palīdz dažādās terapijās, teiksim, it sevišķi kanisterapijā, jo tur ir darbs ar suņiem. Ļoti labprāt iesaistās šie jaunieši. Lai noorganizētu lielos pasākumus, regulāri sadarbojamies ar bērnu jauniešu centru un jauniešiem. Šajos pasākumos viņi darbojas kā brīvprātīgie. Jaunieši piedalījās gan Skandināvijas kausa izcīņas sacensībās un vasarā pasaules kausa izcīņā rollerslēpošanā. Jāskatā, brīvprātīgo skaits dubultojas. Ja pagājušo gadu 25 izņēma brīvprātīgo grāmatiņas, 12 saņēma apliecinājumus, kad šogad ir 60 brīvprātīgo grāmatiņas izņemtas. Tā ir ideja radīt labu vidi jauniešiem un ar tādu tālējušu skatu mērķi, lai jaunieši atgrieztos savā dzimtajā novadā, kur viņus arī ir atbalstījuši. Madonas novada patrioti, lai aug tālāk.